Man bērnībā bija draudzene. Varētu teikt tā kā labākā draudzene. Tā bija ļoti agra bērnība, pirmsskolas laiks. Bet tad gadi gāja uz priekšu, kaut kā tie mūsu ceļi šķīrās, mēs vairs netikāmies tik bieži. Sākās skolas laiks, protams, mājas darbi un visāda aizņemtība. Un tad kaut kā mēs atsvešinājāmies, netikāmies tik bieži, varbūt vien par otru pat piemirsām. Un tad vēl skolas laikā mūsu skolā bija tāda tradīcija kā Ziemassvētku pasts. Neatceros precīzi, man liekas, mēs pat paši dekorējām, taisījām milzīgu kartonu, droši vien kaut kādu kasti. Un mēs tur varējām mest Ziemassvētku apsveikumus visā adventas laikā. Ziemassvētku apsveikumus, kas ir adresēti jebkuram skolas darbiniekam, skolotājam, skolēnam, jebkuram. Citreiz, man liekas, starp Ziemassvētku apsveikumiem tur iegadījās arī kādreiz kāda slepena mīlestības vēstule vai atzīšanās mīlestībā vai kaut kas tam līdzīgs. Pirms tā Ziemassvētku laika es tomēr atcerējos par šo savu draudzeni un es viņai droši vien kaut kā pieklājības pēc, bet es nosūtīju viņai reizi gadā šo apsveikumu. Un tāpat es arī no viņas saņēmu reizi gadā Ziemassvētku apsveikumu skolas pastā. Tad atkal gāja laiks, un kaut kā mēs pamazām mēs atkal atradām ceļu viena pie otras. Un tagad šī draudzene ir viena no manām labākajām draudzenēm, viens no maniem tuvākajiem cilvēkiem, ar kuru mēs esam kopā priekos un bēdās. Tā kā neaizmirstiet savus mīļos un aizsūtiet kādam Ziemassvētku pastkarti. Ja esi ar mieru, neliec man stāvēt uz sliekšņa starp tevi un ziemu.